Tā. Šīs ir mans vakariņas. Šeit vienkārši, lai jums izstāstīšu, kas te vispār atrodās. Paņem diezgan daudz eļļu. Nē, no eļļu vienkārši pārnā. Giber pelmeņas iekšā. Priekš eļļa. Giber bišķi sāla, un tad pelmeņas. Tad pelmeņi jau apcepušies brūni. Un tādi brūni visi tad izcepušies. Es sagriežu sīpols, ķiploks, sīpols. Tad, kad viņi apcepušies bišķi, viss baigi labi. Es vienkārši pīlēju ūdeni ar krējumu kopā. Un šeit arī bišķi kečups, bet arī kečups var nebūt. Protams, ka pieber bišķi pipariņus vēl melnos. Šitās ir laurlapas iemestas iekšā. Var kaut kāds vēl garšvielas sabērt iekšā. Kāds mājās garšvielas ir tāds, kāds grib, kāds vēlās tāds sapert. Un tās ir parasti vakariņas. Tā. Un kad ieliek šķīvī, šis varīt krējums. Es vēl lieku klāti soju krēju. Vārīts krējums ar nevarīts krējumu. Un ļoti tā garšo, es nezinu, kāpēc. Un tādā ziņā. Un kā tas viss izstāst. Un šito tomātu pastu, ne tomātu padara kečupu, es lieku tikai tādēļ, ka viņš tā mērķi reiz sabiedri. Viņa baigi mazi kā jāliek, jā. Viņai klāti krāsvielas, visādi stabilizatori, visādi neutralizatori, visādi, tur sliktas baktērijas neutralizatori. Un es viņu izmanto, principā, kā ķīmisko piedevu vienkārši gadījumu pēc, vai kaut kas. Tam līdzīgi. Tas bija viss.